Labdien, mīļie Latvijas iedzīvotāji! Mēs priecājamies jūs sagaidīt mūsu projekta Latvijas virtuvē. Mani sauc Maksim Harin un mana kolēģe Olga Samuļa. Diskutējam par asiem, tā saucamiem Latvijas iedzīvotāju svarīgiem jautājumiem, par kuriem oficiālie mediji, īstenībā sakot, klusē, ja? Labdien, mīļie ētera klausītāji! Un šodien parunāsim par diezgan tādiem svarīgiem jautājumiem priekš māmiņām. Domāju, ka jums būs interesanti mūs paklausīties un paklausīties mūsu domas un ko mēs par to domājam. Tādas tēmas, kas ir svarīgi apspriest, jo tas ir mūsu dzīves realitāte šodienas. Un nākotne, var tā teikt. Arī to, jā, un tas ir pat svarīgāk, jā, runāt par nākotni, jo par nākotni tieši šodien arī notiek ciņa, ļoti nopietna ciņa. Jā. Par bērniem, bērni tas ir primāra mūsu nākotne. Mums mēs atradījām tādu interesantu publikāciju, jā, interneta, kur... Mums ir viens raksts, vienas māmiņas, jaunas māmiņas, kurai radās problēmas ar bērnu piedzimšanu, un raksts ir viena pret visu pasauli. Jauna māte par to, kā Latvijā nedzemdē, kāpēc Latvijā nedzemdē. Pastāst, lūdzu. To, ko raksta Latvijas iedzīvotāja Paula, nesen kļuvusi par māti un tagad sociālajos tīklos dalās ar sabiedrību domās par to, kāpēc valstī ir zema dzimstība. Pēdējos gados Latvijā ir bijuši ļoti zema dzimstība, un katru gadu turpina krist. Un es saprotu, kāpēc. To nevar saprast tie, kas sēž saimā un nekad nav dzīvojuši parastu dzīvi ar vidējo algu. Dzīvi, kurā likumi it kā eksistē, bet praksē tos neviens neievēro. Ar dzīvi, kuru vecāks paliek viens, raksta Paula. Pēc viņa teiktā, viņai bija priekšlaicīgas dzemdības un slimnīcā nācās pavadīt 3 mēnešus. Pēc tam vēl 1,5 gadu gandrīz katru dienu bija jābraukā pa dažādiem ārstiem. Un es jūtos vientuļa, valstī nevajadzīga. Liekas, ka tā ir mana vaina, ka dēls ir piedzimis agrāk. Toreiz nebija nekāda atbalsta ģimenēm ar priekšlaicīgi dzimušiem bērniem. Es biju viena, pamestā ar savu problēmu, ar kuru bija jātiek galā. Padoties nedrīkst, saka jauna māmiņa. Kad pienācis laiks atgriezties darbā, viņai paziņoja, ka viņas darba vietas vairs nav. Patiesības meklējumos Paula nolēma vērsties darba inspekcijā, bet pēc tam sāka aizdomāties, vai viņa vēlās strādāt tur, kur no viņas grib tikt vaļā. Vai es varēšu iet katru dienu uz darbu, kur esmu strādājusi gadiem ilgi, kur sāku no apakšas un nonācu līdz augšai, bet tajā brīdī, kad aizgāju dekretā, tad kļuvu nevajadzīga. Jautājumus uzdot autoru. Viņai piedāvāja atgriezties un sākt no pozīcijas, kura viņa bija pirms 7 gadiem, un viņa atteicās, jo pēc cīņas par bērnu dzīvību nebija gatava karot vēl arī par darbu, kur viņu negrib. Tāds dvēseles kliedziens. Jā, un tā gadās daudzām māmiņām, sevišķi, ja viņi ir pilnībā vientuļi. Mēs zinām, ka Latvijai ir tāda baisa problēma, tā ir tā šodienas demogrāfija, ja, kas itpaši pēdējā laika situācijā ir nonakusi līdz tam, ka kopumā valstī diennakts laikā nav dzimis neviens mazulis. Ja? Tā, ko mēs dzirdējam, var noprast, ka runa ir par vientuļo māti. Jā. Un ir arī skaidrs, ka tā sieviete būtībā ir atstātā ar savām problēmām viena pret vienu. Jā. Tu kā sieviete, kā jauna mamiņa, noteikti labi zini, ar kādiem izsaukumiem nākas saskarties
mazuļā audzināšanas jautājumos, ja, īpaši pēcdzemdību periodā, tā saucama. Ja, tas, ko aprakstījuši šīs publikācijas autori, patiešām liecina, ka sieviete paliek viena pret vienu ar savām problēmām un sociāli sabiedrībā izskats, ka nav gatava jaunu cilvēku sagaidīšanai šajā pasaulē. Vai tad patiešām sabiedrībā, sociāla sektorā viss tiešām ir tik briesmīgi, kā tev šķiet? Es teikšu vairāk, ka Jūrmalā, piemēram, nedēļu pirms jaunā gada piedzima tikai viens bērniņš. Nedēļas laikā. Nedēļas laikā viens bērniņš. Tas neticam vispār. Un 20 cilvēki nedēļas laikā ir miruši. Tas ir diezgan tāda neproporcionāla dzimstības un mirstības ārprāts kāds. Tam grūti pat ticēt, ja tādas lietas, Tas ir, man šķiet, pirmais tāds gadījums. Nekad neesmu bijusi dzirdējusi. Par tādu statistiku es neesmu dzirdējusi vispār neko. Labi, tas ir Jūrmala, tas ir neliela pils. Cik neliela? Tur nebija arī nekad Nav dzīvē. Arī mazā. Nav arī maza viņa. Ņemot vērā arī to, ka uz Jūrmalas slimnīcu, kur arī ir dzemdību nams, devās ne tikai jūrmalnieki, tur arī no Jūrmalas, no Rīgas rajona citi cilvēki brauc. Tas nav tā tikai tā. Bet sanāk, ka sociālu dienestu līmeņi arī man ir personīgi zināms, jo esmu bijis spiest, saskarties ar šo briesmoni, ne tikai ir sarežģīti panākt kaut kādu atbalstu, šādam māmiņam, pēc dzemdības, bet reizēm turpat ir tā, ka tur bail vienkārši vērsties, jo pastāv nemāza iespēja, ka jaunas māmiņas, kur ir nonākusi tāda sarežģīta dzīves situācija, var tikt pavērsta tieši pret šo mammu tā situācija. Tad tas arī tā var tikt uzskatīta, kā tas nereti arī notiek, cik ir zināms, no ierēģņa momenta var sākt interpretēt finansiālus tādus sarežģījumus, kā, teiksim tā, bērna interesēm neattīstītus uzturēšanas apstākļus ģimeņi, bet pēc tam arī parasti seko, tā var arī gadīties, un procenti ir diezgan liels, ka bērnu tā saucama izņemšana un nodošana krīzes centra, un pēc tam augš ģimene, Man ir zināmi personīgi tādi gadījumi, kā tas, diemžēl mūsu valsti bieži vien notiek, un pie kā arī tā bērnā mītnes vieta, gan audžu vecāku vardi tiek turēti noslēpumā no īstiem vecākiem, un, protams, kā zinot par šādu valsts institūciju praksi, cilvēki ir spiesti vienkārši izvairīties no palīdzības pieprasīšanas un cerēt tikai uz sevi. Un es kā cilvēks, kurš cieti ir saskaries ar Latvijas juvenālo sistēmu, labi zinu, kādas baisas lietas tur notiek un tas, cik noziedzīgi no ģimenēm tiek nolaupīti, un tas tieši ir nolaupīšana bērni. Varbūt arī tu esi redzējuši vai esi dzirdējuši par kādiem līdzīgiem stāstiem, ar kuriem cilvēki ir saskarušies. Tad pastāstīja, varbūt, ko tu par to zini? Latvijā tā juvenālā sistēma vēl nav tik baisa. Es esmu dzirdējusi un redzējusi internetā video, kur atņem bērnus no vecākiem, un tas ir tiešām ļoti, ļoti baisi. Vecākiem un pašam bērnam tas ir psiholoģiski, emocionāli, tas ir trauma. Latvijā nav tik traki ar to pagaidām, tur ir viss kārtībā. Var tā teikt, bet zinu, ka 3 gadus atpakaļ tur izdomāja celt jaunu bāriņmāju. Bāriņmāju? Kas tas tāds ir? Bāriņmāju.
ar kādam nolūkam, kādam... Vot mums arī, es arī runāju ar saviem draugiem, paziņām, priekš kā mums celt jaunu bērnu namu, bērnu nams, ne bāriņu nams, bērnu namu, jo pa gadu mums ir pieaugums tikai par 9 bērniem, kuri tika nodoti bērnu namā. Nav tik liela, jā? Jā, it kā var rekonstruēt un modernizēt jau esošos, jā, priekš kam celt jaunu. Vot mums bija tāds jautājums. Un skatoties uz Eiropas to juvenālo sistēmu, it kā kaut kā pazls tiek salikts galvā, priekš kam tā jaunais bērnu nams ir domāts. Nu, varbūt arī runājiet par kaut kādām dotācijām papildus, jā, jo tāda bērna, kas ir izņemts no ģimenes, viņa uzturēšanai, cik es zinu, valsts ļoti labi to atalgoja, atmaksā. Ir īpaši, kad bērns ir nonācis tā saucamā augļu ģimeni, jā, tur runājiet par kādiem 1000 ikmēneši. Jā, daudziem, piemēram, ārzemēs tas ir kā biznes jau. Ne tikai, es tev varbūt atvēršu kaut kādu jaunumus, bet ne tikai ārzemē, bet arī Latvijā tas tā notiek. Tas ir konkrēti pārbaudīta informācija, jo bija cilvēki arī, kas atrodoties viena no Latvijas bariņtiesam, piemēram, vienkārši dzirdēja, ka viena no darbinieciem tur pacēla klausuli, runājot pa telefonu kādu un pajautāja meitinies, mums ir kāds bērniņš uz adoptēšanu, jā. Tātad tas neizskatams tā, kā bērnam vajag adoptāciju un tiek meklēt vecēki. Tomēr kādiem cilvēkiem tiek meklēt bērnu, ko var adaptēt. Ja? Un ja tas eksistē šodien kā arī kā biznes kaut kāda, ja? Arī tajā sistēma, tajā ķēde, tad arī var tiks iekļauti tie sociāldienesta un bariņtiesas darbinieki, ja? Un tas summas, kas tika maksātas par katru adoptēto bērnu, ja runiet par 1000, iedomājies, 2-3 bērnus tu var paņemt, ja tev ir pietiekoši liela māja, piemēram, tev būs viena istaba, kur visi tie bērni arī kopā paliek, tu vienkārši gaļas gabulu iemet iekšā vienreiz nedēļu, ja, un baigi nestraucies kā viņi, tas nav tavi bērni, ja. Un tātad vienkārši padalies ar saviem 1000 ar šiem ierēģiem, kas visu tev ir noorganizējuši, ja. Un droši vien, ka ļoti mierīgi un labi var dzīvot ar tādiem ienākumiem, ja? Tāpēc tas diemžēl arī eksistē šodien kā biznesa puse, ja? Un līdz ar to cilvēki, kas dzīvo mūsu valstī šodien, ir īpaši mamiņas, kur ir nonākuši kā kāda grūta finanšu, ekonomiska situācija dzīvē. Viņi vienkārši ir bāžas doties pēc palīdzības, jo tāda māte ar tādu savu situāciju var tiks vienkārši izvērtētā viena brīdi kā māte, kurai nav spējas labi iekārtot, audzināt savu bērnu un uzturēt bērnu, Un droši vien jautājums var tiks izskatīts tieši tāda briesmīga veida. Nu jā, man arī ir ko piebilst, piemēram, vēl viena lieta par to adaptāciju, ne tikai kā biznes, bet arī tā kā Latvijā ļoti tagad uzspiež varavīksnes karogu, un ir... Viena no pavēstēm, starp citu, ir... pāri, kuri nevar vienkārši bioloģiski ieņemt bērnu, jo ir viena dzimuma. Tu par tādiem pārēm. Un viņi vēlās adoptēt. Tas vispār, jo Latvijā diezgan tā stipra propaganda ir par vienlīdzīgu laulību. Un tur arī ir kā viens tāds moments. Man, godīgi sakot, ir ļoti grūti par to pat runāt un domāt par šādām lietām. Tu tam nevar ticēt, ka tev kāds var atņemt bērnu, lai nodot kaut kādu geju pāra adoptāciju. Ja? Un tikai pamēģini kaut ko iebilst pretī par to. Tas arī ir diezgan tāda. Kur mēs esam dzirdējuši nesen, laikam Vācija bija ziņas no Vācijas, kur musulmaņu ģimene, tēvs, kas mājās audzinājot bērnus, saka, tā kā mācīja bērnus, ka ir tikai 2 dzimumi.
tad bērns atnāca tur skola, kaut ko lieku bija pateicis, jā, un tad viņiem tur bija lielas problēmas. Es nezinu, kā tas beigas, bet jā, nu tādas lietas šodien. Viņiem gribēja atņemt bērnu, cik vai nu gribēja, vai nu atņemt, nu kaut kāds. Jā. Tur jā, tā virziena bija, vopšiem viss bija aizgājis, jā. Jo viņa nepareizi māca bērnam dzīvi, kā teikt. Jā. Tev nedrīkst tava ģimene, nedrīkst audzināt bērnus pēc taviem tradīcijām vismaz. Ja? Tas ir tā kā uzbrukums uz tradīcijām, tas arī ir uzbrukums pret cilvēci. Jā. Pēc būt tā es tieši uzskatu. Cik es reiz varu piekrīt man. Protams. Ļoti svarīgu tēmu mēs šodien esam tagad pieskarušies. Es domāju, ka mēs arī varam... Mēs paturpināsim pēc tam. Jā, pie tā ir noteikti jāatgriežas un... To ir jāturpina, par to jāturpina šo te runu, jo tas ir ļoti svarīgi un tieši runājot par to, varbūt mēs varam panākt kaut ko mainīt šajā traka pasauli, kas šodien izrādas. Un tie jautājumi, kurus mēs šodien ar tevi esam pieskaramies, kā es saku, tie ir nenoliedzami atspoguļots Latvijas iedzīvotāju izpratne par tiem apstākļiem, kādus viņi ieslīgs gadījumu, ja viņiem pienāksies vērsties pēc valsts, pēc palīdzības arī, protams, kā situācijā, kur cilvēki netic savas valsts, kā saka, modināšanai, kur cilvēki katru dienu ne no ziņām, bet viens no otra uzzina par to ieradņu vidu plaukstošas noziedzības, arī augstākajā līmenī, starp citu, šādi apstākļi valstī iznīcinoši noteikti, un nespēja veicināt tas dzimstības pieaugumu iedzīvotāju vidu, Tātad... Bet arī pie sociālajiem darbiniekiem ir grūti saprast, kas tev pienākās, ja tu, piemēram, atnāc pie viņiem vērsties. Es domāju, tā kā zināt savas tiesības uz ko, kaut ko. Jā, uz ko tu pretendē, un ir arī tādi momenti, ka nav finansējuma, jo sociālās struktūras ļoti daudz finansējumi no Eiropas fondiem, un viņi gadu ir, gadu nav, un tu atnāc pēc palīdzības, un tev neviens neko nestāsta, kas tev pienākās. Jā, cilvēki vienkārši bieži nezina par to, un teikt, piemēram, viņi var tikai tiem apmeklētājiem, kuriem viņiem vai fiziski patika cilvēki, vai kādiem saviem cilvēkiem. Tur arī viena raksta, ka viss ir atkarīgs no sociālā darbinieka. Tas saucamais approaching, pielietojot angļu vārdu, bet līdz ar to budžetam arī ir jātēr naudu uz stabiņu mazgašanu, cik tur bija pa vienu stabiņu, kā arī tas pārģērbšanas kabīnes krasošana, 3000, cik es atceros, bija budžeta vecākos pludmales, starp citu, vienu kabīnu pārkrasot bija tur tā kā... Nedzirdēju, bet, 3000 es ticu. Jā, tā uz visu to... Mīskastes vēl arī. Jā, visu ko, tikai neatbalstīt vecākus, neatbalstīt pēc būtības Latvijas dzemdību un nākotni. Jā. Tiešām nākotni. Zini, ir ļoti forši, ka mēs ar tevi kā cilvēki, kuriem nav vienalga, kas notiek Latvijā, nolēmam vispār uzsākt šādu projektu. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi mūsu valsts iedzīvotājiem apspriest notiekošo, jo, ja par to klusē, tad pats par sevim uz labo pusi nekas nemainīsies, kā tu domā, vai ne? Protams, sāpi ir jāapspriež, un ja mēs nevarēsim kaut ko izmainīt, bet kādiem cilvēkiem mēs varam dot kaut kādu emocionālo atbalstu, ka tomēr viņus dzird, problēmas ieklausās, cilvēki viens otram nodot to savā starpā, un varbūt pastāv kaut kāda iespēja kaut ko mainīt uz labo pusi un varbūt pieklauvēt pie augstāk stāvošiem ierēdņiem, un varbūt viņi iedzirdēs un kaut ko mēģinās tanī labā darīt. Zini, man vēl ir viens tāds satraukums par notiekošo. Tas ir mediķu atlaišana. Mediķu atlaišana no iestādēm
Un pirmais tika Daugavpils reģionālā slimnīca, un sapratu, jā. tur 49 darbiniekus atlaida. Ja ņemot vērā, labi, mēs pateiksim, atlaida cilvēkus ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību, jā. Tas ir tāds neliels moments. Bet ņemot vērā, ka Latvijā ir medstrādnieku trūkums. Krīze. Es teiktu krīze. Krīze. Jā, ir krīze, jā. Atlaist cilvēkus, ja viņiem ir cita pilsonība. Kad tev nav rokas. Tā agresoru valsts pilsonība. Un zini, ar ko viņi to pamatoja, jā. Ka viņi kritiskas infrastruktūras objektos, kā izlieks strādāts cilvēkiem, ja viņu darbs pieredz piekļuva informācijai un iekārtām, kuram ir būtiska nozīme kritiskās infrastruktūras darbībā. Tas ir, zin kā, viņi atlaida tos cilvēkus, tas ne tikai Daugavpili, tas arī Rīga notiek un citas pilsētas. Uz Rīgu tam arī aizgāja. Piemēram, es nezinu, runāsim par 100 mediķiem, kas bija atlaisti, jā. Es varu tikai iedomāties, cik arī svarīgus veselības operācijas cilvēkiem apmeklētājiem bija atceltas līdz ar to. Jā, mums un tā ļoti lielas rindas uz operācijām, uz apmeklējumiem un vienkārši vizīti pie ārsta ir diezgan lielas rindas. Gadās arī tā, ka cilvēkam vienkārši vienā brīdī vairs nav nepieciešama šī operācija. Jo viņš ir, piedodiet, mīris, arī tādi var gadīties, gāja boja, jā. Bet mana skatu uz to situāciju ir konkrēti radikāli, es teiktu tā, jā, bet es uzskatu, ka šāda lēmuma pieņemšana, tās tieši arī bija pretvalstisks uzbrukums, jo runājot par kritisko infrastruktūru, tāda lēmuma pieņemšana pēc būtības iznīcināja to kritisko struktūru. Viņi runa par kaut kādu iespējamo bīstamību, jeb drošības organizēšanas pasākumiem, bet līdz ar to viņi ar saviem rokiem tieši iznīcināja šo tie struktūru. To palīdzību, kuru var sniegt tā struktūra. Un, ja tā padomā, es domāju, ka vairāki no tiem cilvēkiem ir vienkārši parastie medstrādnieki, medmāsiņas, kaut kādi noteikti nespīt, medbrāļi, noteikti ne tie cilvēki, kuriem ir piekļuva kaut kādai svarīgai informācijai, iekārtām, kādām MRT iekārtai ir ļoti svarīga piekļuva, lai... tur varbūt bija doma par kaut kādiem datu bāziem, labi, bet pie datu bāzēm ir pieeja jebkuram citam arī cilvēkam. Nav nepieciešams būt... Par slimībām datu bāzēm. Labi, ko mēs varam ar to darīt? Augstākie ierēģi, Latvijas augstākie ierēģi, viņi ārstēs citas ārstu iestādes, citas medicīniskas iestādes pilnībā, Līdz ar to... Viņu tur nav datu bāzē, lai zinātu viņus kaut kādas protams, ka nē. Tur ir viss atsevišķi un viss pilnīgi citādi notiek, bet lai izdarītu kaut ko sliktu, nav jābūt obligāti Krievu pilsoniskas pase kabata, vai Baltkrievijas, jebkurš var to izdarīt. Tātad, pilnīgi nekādas loģikas tā darījuma nebija, vienkārši... Tikai cilvēkiem vēl padarīt smagāku dzīvi, vēl grūtākus apstākļus tikt pie ārstiem, un es uzskatu, ka arī līdz ar to var pacelt cenas uz apmeklējumiem. Uz privātiem klinikiem, Uz privātiem, jo, piemēram, Latvijā privātus neviens neregulē. Es zinu, ka Baltkrievijā privātos klīnikus, zobārstniecības regulē valsts, un viņiem nedrīkst celt augstāk cenu
Nu, ir griezti kaut kādi, jā, ir griezti. Kas ir kontrolējami, Līdz ar to vienkārši labi, ja tur, piemēram, kaut kādu rindu ir jāgaida, tev nav iespējas, tu pa samērā ne tik lielu naudiņu vari aiziet uz privāto klīniku, sameklēt sev, bet, Baltkrievijā ar to, ar medicīnu ir kārtībā un nav tik lielas rindas, tiktu pie ārstiem. Tas vispār, es pateiktu, ka nav rindu. Es zinu, kā man gadījums bija, man vajadzēja rentgenu uztaisīt, ja, un es tieši tajā pašā laikā biju poliklīnika Rīgā, un es atnācu pie tas rentgenologijas nodaļas, ja, iekš, un jautāju, cik man maksās rentgens. 4 eiro man saka, labi. Ar nosūtījumu droši vien. Droši vien kā ar ārsta nosūtījumu un pēc 2 mēnešiem, ja, tur tuvākais pierakstījuma datums. Bet saku, bet kādas ir opcijas to atraku uztaisīt? Varbūt tagad ir iespējams uztaisīt, jo es nevēlos nekur iet un atgriezties pēc tam. Es esmu šeit pie jums tagad, pie jūsu kabineta, stāvu pie durvīm. Saka, tas tikai par maksas papildus, tas nebūs tā kā uz valsts dotācijām. Es saku, labi, cik tas maksās? 20? 18 eiro man nosauca cenu. Es saku, labi, okei, kāda? Viņi, tulīt es kaut ko pārbaudīšu, tur datorā paskaties. Ziniet, tikko atbrīvojas viena vietiņa, jau jūs varat tagad droši vien aiziet. Un es samaksāju 18 eiro, un tā koridora bija diezgan tukša, tur nebija cilvēku, un uzreiz man arī apkalpoja, uztaisot to rentgenu par tādu summu. Tā tas arī notiek. Viņi, man šķiet, glabā maksas vietas, nedod, piemēram, tās iespējas pavelti, un viņi tur tās vietas tiem, kuri atnāk, kuriem vajag te un tagad, lai maksātu vairāk naudu, un tie, kuri ir pēc ārsta nosūtījumiem, tie var pagaidīt. Jā, ar nodomu it kā bija teikts, ka pēc 2 mēnešiem tikai var atnākt. Jā, ar nodomu, bija brīva vieta šeit un tagad, kāpēc cilvēkam bija jāsūt kaut kur mājās? Tagad var to izdarīt varējām, nesanāk. Ja tu maksās... Un neizmantoja tavu nosūtījumu. Tas ir murgs, vienkārši murgs, jā. Zini, dzīve ir kustībā, un bez kustības noteikti nekāda dzīve arī nenotiek. Jā, tas ir ļoti svarīgi, ko mēs darām kaut ko, kas mums ir iespējams tagad izdarīt. Un pēc iespējas darīsim visu, mēģināsim tikties biežāk ar jums, vēlāk arī iepazīsimies tuvāk līdz nākošai reizei. Jā, piesakieties. Paldies par uzmanību. Paldies par uzmanību. Tā. Visu labu.